viens no šiem te turpinās sacensības cīņā par pirmo vietu. Savukārt tas, kuram paveiksies mazāk, tam būs vēl cīņa priekšā par 3. vietu, bet nezinām, kas stāsies pretī, vai Kolosovas vai Altmēts, bet viens ir skaidrs, ka viens no viņiem varētu būt Baumanis. Jā, dzīvosim, redzēsim, aiziet Imermans pa priekšu, Steinbergs viņam seko, vai izdosies noturēties ļoti tuvu Steinbergam, to mēs redzēsim, labs iemetiens abiem diviem, plašā trajektorija Imermanim ļoti tuvu, tur Steinbergs piebrauc, izdodas viņam arī pārmetienā noturēties, un tagad gāzes grīdā abiem diviem braucējiem, Imermans pa ārmalu, Steinbergs tāpatās neliela distance bija, bet atkal Imermans un Steinbergs ir gandrīz blakus viens pie otru un arī blakus finišā, un nu, tiešām skaists, dūmīgs un fantastisks brauciens. Dūmīgs. Dūmīgs. Jā. Jauns vārds varētu būt drifta apritē, bet malacis Steinbergs, jā, šoreiz es uzteikšu Steinbergu to, ka, nu, man liekas, ka šīs dienas arī labākais brauciens no viņa puses, kļūdu īsti nebija, un arī Mārtiņu Imermani pirmās vietas ieguvēja kvalifikācijā īsti nekur nepalaida projām, tā kā Steinbergs ir malacis. Protams, Imermans arī malacis viss kārtībā brauca pa to joslu, kā vajadzēja. Diezgan lielā leņķī. Jā, nu tas pats iemetiens varbūt Steinbergam nebija perfekts. Jā, tur viņš bišķi pa to iekšu nodeva, nelielas korekcijas varbūt, bet jebkurā gadījumā labs brauciens no abu divu pilotu puses. Un, nu, būs interesanti pavērot, kas notiks, kad samainīsies vietām, kad brauks pa priekšu Steinbergs. Un būs jāsako Imermanim. Un esam jau redzējuši šīs dienas garumā, ka abi divu piloti māk gan vienu, gan otru. Un tagad ļoti daudz kas atkarīgs. Vai principā viss šobrīd atkarīgs no tā, kāds būs rezultāts šajā otrajā braucienā. Nu, divi ļoti dažādi automobīļi GT86 Toyota un, protams, arī E30. Jā, daudziem vienmēr bija tāds pārsteigums. Armands Steinbergs izdomāja būvēt E30. Un mūsdienās neviens nebūvē vairāk jauns E30. Jo nevar neko dabūt. Jā, bet nu, es pieņemu, ka Armandam tas tāds bērnības sapnis droši vien bija drift E30. Un tagad viņš to ir piepildījis. Un savu sapni, protams, dzīvo arī Imermanis ar GT86. Tā kā tūlītās abi divu vietām samainīšies un abi divu gatavi startēt. Luxfors signāls zaļš un aiziet. Steinbergs pa priekšu, Imermanis seko, aiziet. Pirmais pusfināls jau šobrīd mums. Labs iemetiens no abu divu braucēju puses. Neizdodas būt 100% ārmali, kā gribētos, bet Imermans pārkalņam arī turpat blakus, gandrīz kā pielipis. Steinberga automašīnai ļoti tuvu, tagad bīstamākā vieta. Abi divi mēģina izvairīties vienu otru un ļoti labs pārmetiens. Ļoti tuvu Steinbergs ir ar Imermanu un abi divi finišā. Kas par braucienu? Wow! Nu jāteic, jā, Imermanis veica labāk savu sekojošo braucienu. Ļoti tuvāk bija Steinbergam, kā iepriekš redzējām, kā Steinbergam nesanāca tik tuvu nobraukt Imermanim. Bet, nu, malači abi divi katrā ziņā te mazliet tā kā pa platu izbrauca Steinbergs, bet Imermanis bija tur, kur viņam bija jābūt. Nu, šī vieta man likās vislabākā. Tajā ātrajā daļā būt blakus, wow. Tur vajag drosmi, jā, ja arī vienkārši kādus, nezinu, čoknutīs. Nē, bet es domāju, ka Imermanim viss kārtībā, viņš ir pārliecināts par sevi, jābūt pārliecinātam arī par pretinieku, ka viņš nepieļaus nekādas kļūdas, jo šī tik tuvu braucot, ja kļūdās priekšējies, tad viennozīmīgi kaut kas trāpīsies arī tam, kas seko. Liela skāde var būt, bet tiešām, jā, man liekas, labākais posms šogad Imermanim šajā semi-pro klasē. Patīk viņam tas raganas katls, tā izskatās, acīm redzot. Nē, nu, patīk daudziem tikai, vai sanāk, vai nesanāk. Patīk, es domāju, ka visiem patīk. Nu, lūk, un mums ir rezultāts, un mums uzvar izcīnā Mārtiņš Imermanis.